Tev šobrīd jau ir 3 bērniņi, un man gribas teikt 4 bērniņi, arī zīmols Secret Stones. Kā tu nonāci līdz tam lēmumam, kad tu vēlies vispār uzsākt biznesu? Vienkārši īstenībā ar otro bērnu, kas bija dekrētā, man jau tad bija bizness. Es tā uzsāku biznesu. Viņš nodega vairāku iemeslu dēļ. Nebija zināšanas, bija citas ekspektācijas, un es vienkārši padevos. Es domāju, šito visu negribu. Tas ir tāds čakars, es iešu strādāt pie kāda. Tā kā, tas viss tā aizklapējās, un tad, kad es biju ar 3. bērnu dekrētā, tad arī tieši man pēdējā darba diena bija pirms šī dekrēta atvaļinājuma un izsludināja Latvijā ārkārtas stāvokli, ar Covid sākās, un mans viss dekrēts aizgāja, visi mani baseini, es domāju, es iešu uz baseinu, vingrošu un viss būs tik skaisti. Bet realitātē es paliku ar pirmklasnieku mājās. Kaut kā tas Covid, man liekas, visiem ienesa tādu pārmaiņu laiku, tādas pārdomas. Un man vienkārši gribējās pamēģināt joka pēc, kā tas būs, jo es ticu ezotērikai un es ticu arī zinātnē. Es jau zināju, ko nedarīt, jo es jau biju izgājis tam vienreiz cauri un kā to darīt savādāk, un tas ļoti palīdzēja. Un, bija vairākas lietas, ko es darīju tā kā savādāk, un tas bija tāds, pamēģināšana, un tāpat es sēžu dekrētā, nav ko darīt. Un kaut kā, tas tā viss pamazām, un tā tas aizgāja. Un tā kā savalkās nedaudz tāda līdzība ar to, ka tu minēji, ka tev bija pirmais bērniņš, un tev bija tāds pārsteigums, ka tur daudz kas notiek citādāk, un tad tu mēģināji biznesu, un tad tā kā pārsteigums, kaut kā lietas notiek citādāk. Jā.